spriežot pēc tā, cik patreizējā jaunā paudze ātri attīstās. Protams, es to redzu kā tādu kiberpaudzi, virtuālo paudzi, un šai paudzei būs tādas īpašības, kas mums, acīm redzot, līdz šim ir pietrūcis, bet šai paudzei būs ļoti, ļoti jādomā pie tā, kā kontaktēties ar citiem cilvēkiem, ka viens otru satiek. Vai viņa būs labāka? Es nezinu. Bet šī paudze noteikti būs tehnoloģiski attīstītāka un ļoti, ļoti strauja. Un kaut man pietiktu spēka, kaut nedaudz viņus, kā saka, pieturēt, lai tas ritms nav tik ātrs. Ir viena lieta, kad es domāju par savu bērnību, es gribētu līdz savām vecumdienām atcerēties to, kad man vecāki ir paņēmuši klēpī un pateikuši to, ka viņi mani mīl. Un es šo sajūtu, šo drošību sajūtu gribētu, protams, arī savam bērnam ieaudzināt. Es noteikti savam bērnam, lai gan man ir puika un nevar zināt, vai vēl kāds bērniņš nebūs, es noteikti gribētu iemācīt, lai viņš ir patstāvīgs un prot gatavot ēst un lutina savu sievu. Tās ir tās svarīgākās lietas, jo priecīgi cilvēki ir laimīgi cilvēki, un lai manam dēlam izdotos atrast tās mazās foršās lietiņas, kas padara otru cilvēku laimīgu.